Ja vēlies būt vairāk kā citi, tu vari kļūt par vairāk. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi. Čau, mani sauc Artūrs, esmu no Balviem, man ir 26 gadi un es izgatavoju bungas. Man ikdiena paiet izgatavot bungas, un arī līdz vakaram es to daru. Tad vakarā nāk mani mācekļi, es viņiem mācu spēlēt bungas, ģitāru, basģitāru. Un ir nedēļas viena diena, kad mēs mēģinām ar mūsu jauno grupu Balvo šeit, ko es vēlos ļoti attīstīt. Un, ja ir kādi jautājumi, man zvana bundzinieki, teiksim, es viņiem skaņoju bungas, vai, teiksim, dod kaut kādu padomu, kur ko var nopirkt, vai kā skaņot, kādas labāk plēves pirkt. Un sazinos ar saviem kolēģiem, un viss paiet ap un par bungām. Īstenībā tas bija tā. Es staigāju pa veikaliem, un nebija nekur tādas bungas, kādas es gribu. Internetā es viņas redzēju. Internetā viņas maksāja labu naudu. Un tad es kaut kā, es īstenībā šobrīd varu teikt, tas bija doma spēks. Vienkārši tas nebija kaut kā, bet tas bija doma spēks. Es atradu internetā, kā viņas var izgatavot, un es paskatījos, ka man tas liekas diezgan vienkārši. Un tad es sāku mēģināt izgatavot savu pirmo bungu. Un tas nebija viegli. Un tas man likās no sākuma, ka tas būs daudz vieglāk. Un ka tas prasīs mazāk līdzekļus. Un ka tas būs ļoti vienkārši. Es sāku ar rokas zāģi, ar kaut kādu veikalā lētāko ēveli pirktu. Un es ar to sāku, bet tas man nekā nepadevās. Jo tas tagad reāli padomāt, tas ļoti smieklīgi bija. Un tad es satiku galvnieku no Gulbenes, ko man ieteica mani draugi. Un tad es ar viņu sāku arī, jā. Mēs ar viņu izgatavojam pirmo, paldies viņam. Tad tas aizgāja pamazām, un es izaugu līdz tam perfekcijas līmenim. Tas prasīja labu laiku, bet es to ļoti gribēju. Un es no koka neko nezināju. Es skolā man neko no tā neiemācīju, godu vārds, ne mazāko kripatiņu par to. Tad es pats to apgūvu. Bet tas bija tā, ka es to ļoti vēlējos, un tas man nāca ļoti viegli un ļoti ātri. Es izgatavoju tieši korpusus, jo tā ir galvenā lieta, kam ir vislielākā nozīme. Tieši kokam un kā viņš tiek veidots un kāds ir tas koks. Tam ir tā lielākā nozīme. Tur var jaut ļoti daudz kokus kopā. Tur var izpausties ar biezumiem, ar dziļumiem. Tur var izpausties ļoti dažādi. Un tāpēc tā ir lieta, ar ko var ļoti eksperimentēt. Un ar ko pasaulē ļoti reti, kad eksperimentē tik liela līmenī, kā es to vēlos. Jo manā galvā iespēja ir tik daudz, un manā galvā jau ir tik ideju daudz, ka kad es to visu realizēšu, tad es būšu laimīgs. Jā. Jo tas, ko izgatavo mūsdienās, tas ir ļoti primitīvs un vienkāršs. Ir kompānijas, kas izgatavo vienkāršas tādas kā šīs, piemēram, bungas, aplīmē ar ļoti skaistiem dizainiem un pārdod par milzīgām naudām. Bet ir kompānijas arī, kas līdzīgas man, kas izgatavo liekas no ārpuses ļoti, varbūt nav nemaz tik izskatīs tas komplekts, bet viņš skan 10 reizes labāk par to komplektu, kurš ir mežonīgākajā dizainā. Bet esmu tas, kurš grib apvienot gan to skaņu ideālo ar to perfekto dizainu. Un pasaulē tas ir deficīts īstenībā. Pasaulē ir vai nu laba skaņa, vai nu laba dizaina. Mana aizvēršanās par mūziku sākās 4 gados, cik es atceros. Es biju savos laukos, kaut kādās kāzās. Un tās kāzās bija liela bunga, liela basbunga, kuru, ja es nemaldos,
spēlēja mana vecmama, lai vieglas viņas miltas. Bet, kad es ieraudzīju to basbungu, es biju vienkārši, es biju tādā sajūsmā, kā šodien. Un tas man iedvesmoja ļoti uz bungām. Un nesen es uzzināju no saviem vecākiem, kad es ar viņiem braucu Volgā aiz viņiem, un viņi man prasīja, ko es gribu mūzikas skolu spēlēt, jo man braucam uz mūzikas skolu. Un tad es teicu, bungas, ne tikai bungas. Es to neatceros, kā es būtu teicis. Viņi man to stāstīja. Nesen man to tikai mamma izstāstīja. Un tad es sapratu, ka tas man jau sākās 4 gados. Bet es atceros to dienu ļoti labi, kad es redzēju to lielo basbungu un ka viņi tajās kāzās kaut kas daudzīja. Un tas bija vecas diezgan kāzas senas, un tas bija tāds latviešu stils vecais. Okay. Un tas man iedvesmoja ļoti. Es atceros, jā. Ģenerāli bija zilā krāsā. Būtībā bija tā, ka man aizved vecāki uz mūzikas skolu. Es negāju uz viņu, jo man tiešām neinteresē tas, ko es tur daru. Man nepatīk klavieris, man nepatīk teorija, man nepatīk viss, ko es tur daru. Un ne par velti, jo man saistīja īstenībā bungas, un es to nemaz nezināju. Un tad vienu dienu mēs ar manu draugu izdomājām, ka mēs gribam veidot grupu. Un tad es ieraudzīju bungas savā skolā. Paldies manai skolai, es viņas izīrēju ļoti smalkām naudām, viņas joprojām kaut kur mētājas apkārt pasauli. Un ar viņām es sāku, un viņas bija zilā krāsā. Un tad, no tā brīža, kad es sāku to izveidot grupu, cilvēki nāca un gāja, es paliku, un es laiku attīstījos bungās, attīstījos reizē ģitārā, visos instrumentos. Man patika viss. Nenormāli patika, nenormāli. Ļoti, tā bija mana ikdiena. Un parasti bija tā, ka es atnācu vēl mājās, jo es biju nospēlējies kaut kādas 6-8 stundas pie mana tēta garāžā. Paldies manam tētim par viņa garāžu. Un tas atnācu mājās, mamma parasti man prasīja, vai es esmu izmācījies un tā tālāk, un kāpēc es nemācos, un sākās tur, un es saku, bet vārds, es nedzeru, es nepīpēju, un tad viņa neko vairs neteica par to. Un tad es turpināju, loģiski katru dienu, visu vidusskolu spēlē, man bija jau pāris grupas, un tad es aizgāju uz Rīgu, un tad viss aizgāja tālāk. Bet līdz es nonācu līdz bungam, tas pagāja vēl krietni laiks. Tā ir mana būtība, es nevaru iedomāties savu dzīvi bez bungām blakus ikdienā. Es nevaru iedomāties. Vai nu mācīt kādam, man tas patīk, es to mīlu, kādam mācīt un redzēt, kā viņš apmācās un kā viņam tas progress notiek. Jo man nebija iespējas tāds, ka man kāds varētu mācīt. Man patīk izgatavot jebkuru detaļu no viņa, man patīk, kā viņa top, man patīk redzēt to procesu, kā tas notiek. Man patīk spēlēt, kad esmu izgatavojis, vai vienalga kaut kādas pasaules spēlēt. Man patīk spēlēt, jo man visu laiku ir ritms iekšā. Un ne par velti man ir gan citam instrumentu planēta, man ir koka planēta ļoti spēcīga. Un es to jūtu caur sevi. Es gadiem strādāju daudz dažādas lietas, bet, kad esmu šeit pie bungām, tad es ne par ko citu vairs nedomāju. Kad es strādāju kaut kā citu darbus, lai domāju par mūziku, tas nekā nevedās darba, neiet. Bet tad, kad es strādāju šeit pie bungām, jebko, ko es daru ar bungām, es ne par ko citu nedomāju. Es esmu iekšā tajā, esmu dziļi tajā, un es ar visu nopietnību un ar baudu tajā iekšā. Bungas ir visa mana būtība, kas parāda mani. Tas ir mans es. Katram ir viens, kas izgatavo perfektas bulkas. Jā. Es esmu gatavoju bungas, un es cenšos to darīt maksimāli labi, cik es to varu izdarīt. Tā kā priekš sevis es to daru. Es sazvanos ar
ar čali, kam es izgatavoju. Viņš man pazana, čau, tu izgatavo bungas. Es saku, jā. Un tad es viņam sāku stāstīt, kā tas ir iespējas. Un būtībā viņa iespējas ir milzīgas pie maniem, jo viņš var izgatavot sākot ar jebkādu skaņu. Viņš var dabūt sākot no ļoti augstām skaņām, beidzot ar ļoti basīgām un zemām skaņām. Mēs varam variēt ar dažādiem kokiem, mēs varam eksperimentēt, mēs varam eksperimentēt ar dizainiem. Es viņam varu izgatavot ideālu skaņu, kā viņš vēlas, ja viņš zina, ko viņš vēlas. Ja viņš nezina, tad es viņam palīdzu atrast apmēram to, ko viņš gribētu. Un tad, kad mēs esam izdomājuši par skaņu, tad es attiecīgi nopērku tādu koku, es atrodu ideālu koku, kas viņam derēs. Un tad, kad ir atrasts koks, mēs viņu darbnīcā salīmējam, liekam visu uz virpām, korpus ir gatavi, un tad mēs runājam par dizainu, ko mēs darīsim ar dizainu. Vai, protams, es vienmēr iesaku labāko variantu, tas ir vienkārši korpusu eļļot, jo tas neietekmēs viņa skaņu un vibrācijas. Nākamais solis ir viņu, teiksim, lakot vai krāsot. Tas minimāli iespaido tās vibrācijas, bet ko es viņam nekad neieteikšu, tas ir līmeni kaut kā apkārt. Tas vienmēr sabojās jebkuru instrumentu. Vienalga tā būs bungas, ģitāras, vienalga tas sabojās. Tu nevari runāt, ka tev uz skočs ir uzlīmēts uz mutes. Tāpēc bungas arī nevar izdest savu skaņu, kad viņiem ir kaut kas uzlīmēts virsū. Tāpēc es vienmēr cenšos ieteikt to labāko variantu. Tas nenozīmē, ka varbūt no malas tās bungas man izskatīsies varbūt necili, bet viņas skanēs labi. Un būtībā, kas ir mūsdienās? Mūsdienās daudz cilvēki tā, viņiem kaut kas notiek attiecībās, un viņi to visu vērtē ļoti āršķirīgi. Ja? Es parasti iesaku aizver acis un neskaties uz to, kas notiek ārā, bet sajūti to cilvēku. Un tāpat ar bungām. Ja tu neredzi to dizainu, teiksim, viņas taču labi skan. Un kāda nozīme tam dizainam vairs? Galvenais ir tā, kā tas, kā viņas skan. Un tas mūsdienas, kas ir tas mainstreams bungās, tie trakākie dizaini, man viņi patīk. Bet, ja viņi skanētu labi un atšķirīgi, tad es to cienītu. Bet es nekā nevaru piekrist tam, ka visi skan vienādi, tikai katram atšķirās izskats. Tas ir apmēram tā, ka tu brauc ar vienu to pašu mašīnu, vienīgais tev mašīna ir cita firmas zīme. Visi brauc vienā to pašu motoru un tā tālāk. Šī ir drobene, jeb galvenais instruments būtībā bungās. Viens no galvenajiem. Ir 3 galvenās lietas. Ir basbunga, ir drobene, angliski snare drum un hi-hats, jeb šķīvi. Šķīvis es neizgatavoju, es izgatavoju ļoti labu kompāniju pasaulē. Līdz ar to man nevajag ieguldīt ar darbu. Tātad ir drobene, basbunga, hi-hats, tas ir ritmu standarts. Tālāk iet tomi. Tom-toms un four-toms. Tad iet kreši un iet raids. Tas ir klasiskais, tāds ļoti minimalistiskais klasiskais bungu komplekts, ko lielākā daļa pasaules izmanto. Būtībā, ja tev ir iekšā ritms, tu ar viņu var jebko izdarīt. Ja vēlies būt vairāk kā citi, tu vari kļūt par vairāk. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi. Bungas būvē no koka, dabīga koka. Pasauli to būvē no finiera. Paņem šādu gabalu ar kokiem, saziež viņos līmi ļoti daudz un viņu liec vienkārši. Koku saliec. Es uzskatu, nevajag mani liekt, nevajag tevi liekt vai kādu citu. Vajag vienkārši paņemt dabīgu koku, viņu sagriezt smuki un salikt viņu dabīgā veidā, kāds viņš ir dabā.
Un tad viņš rezonēs tā, kā viņš ir, un tu viņu vari pēc toņa atrast, kāds viņš ir dabā. Līdz ar to es esmu pilnīgi pret mainīšanu koka. Es ļauju kokam būt dabīgam, kāds viņš ir dabā. Es paņemu, man ir 20 dēļi, es viņus sagriežu leņķos, perfektus, salieku līmi, salīmēju, un tā līma aizņem tik ļoti maz, ka beigās tur paliek īstenībā pat tīrs koks. To, ko dara pasaulē, viņi paņem tā teiksim 1, 2, 3, 4, 5, 6, tas ir minimālais, ko viņi dara. Un viņi ņem un liec. Un koks maina savu dabīgo izskatu. Un viņu saliec, es jau tagad viņu liecu. Man sāp īstenībā rokas, ka es viņu liecu. Un īstenībā tas ir pretdabīgi. Līdz ar to, ejot tuvāk pie dabas, šis saliektais korpus cenšas izliekties atpakaļ. Mans korpus, ko es salīmējis esmu, viņš nekad nelieksies atpakaļ, jo viņš ir tāds, kāds viņš ir. Viņam nav spriedzes iekšā, nav liekuma, nav nekādu spēku, kas uz viņu strādā. Viņš ir salīmēts, es viņu uzlieku zirgus, izirpoju. Beigās mums ir šāds korpus, ko mēs varam krāsot, beicēt, lakot, nedarīt neko, jebko. Un viņš nekad nemainīs savu formu. Vienmēr paliks apaišs, vienmēr ieņem savu ideālo formu. Jo koks netiek mainīts. Viņš ir tāds, kāds viņš ir. Viņš skan ideāli. Un tas ir tas, ko vajadzētu visiem darīt. Es uzskatu. Ja šeit ir 24 koki, jeb dēlīši, es varu 24 kokus salīmēt šajā vienā korpusā. Līdz ar to iegūstot super unikālu skaņu. Iegūst super unikālu skaņu, es varu arī veidot kādu es gribu skaņu, jo es zinu, kā katrs koks skan. Sarkankokam ir ļoti basīgs skanējums, teiksim, osim ir ļoti augsts skanējums, un, teiksim, kļavai tas, ko pasaules industrija izvēlās visbiežāk, tāds vidējs skanējums, gan augsts daudz, gan basu daudz. Šeit ir ļoti labs piemērs. Vecās RMF bungas. Finieris saliekts, plus uzlīmēts plasmas virsū. Es tiešām cienu tos cilvēkus, kas strādā rūpnīcā un esmu saticis, bet nekad es nevarētu iedomāties, ka varētu spēlēt šādu instrumentu, jo viņš neskan tikai kāpēc. Koks ir saliekts, virsū ir plēve, viss sliktākais, kas vien iespējams kokam ir izdarīts. Nu, kādreiz tā darīja, bet es ilgi analizēju, meklēju, vai šāds veids ir labāks, vai šāds veids ir labāks, vai cits veids ir labāks, un es atradu šo veidu, ka viņš ir vislabākais. Līdz ar to es pie viņa arī strādāju un palieku. Un pie viņa var eksperimentēt ļoti daudz. Tad tālāk mēs aizējam uz dizainu, bet dizains tas ir ļoti sarežģīta lieta, ko cilvēki parasti vēlas izpausties traki, un es cenšos pielāgoties tam, cik es vien varu, bet es nekad nepieļauju līmēt kaut kādas plāksnes virsū, jo tas nosedz dabīgo šķiedru. Es nepieļauju mainīt to koka kvalitāti, jo koks pats par sevi jau ļoti labi rezonē. Ja es kaut ko daru dizainiski, tad es noteikti viņu krāsoju, jo krāsa iespiežas kokā, un ja rezonē kopā ar koku, laka iespiežas kokā. Un tāpat eļļa ir vislabākais veids, kā vienkārši noeļo, un tu dabū ideālāko koku skaņā. Mājas apstākļos var to izdarīt, mierīgi var. Ja tikai tev ir apņemšanas, to darīt perfekti, un to darīt ilgi, un ar lielu apņemšanos to izdarīt līdz galam, jo tas prasa ļoti daudz laika un ļoti daudz domāšanas līdz jebkurā sīkākai detaļā. Lielās iekārtas tev pātrina visu darbību. Tu vari ātrāk iestādīt zāģi leņķī, tu vari ātrāk novelēt virsmus, novelēt dēļus, kas tev ir vajadzīgi apstrādēji.
Tev ir ātrāk apstrādāt materiālus, ātrāk viņus dabūt gatavus līdz līmēšanai. Tas ir svarīgākais, kas man ir vajadzīgs no šiem darba galdiem. Tad jau viss notiek uz virpes pēc tam. Un tu nedrīkst teikties, uz virpes nedrīkst teikties nekādā gadījumā. Tāpēc, ka tur top gala materiāls, kas ir ideāli atlasīts katrs dēlis, salīmēts kopā un virpots. Tā kā galvenais tās iekārtas kalpo priekš ideāla līmējuma, ideālas formas, ka tev nekur nav nekādas šķirbas, nekādu parametru, ka tev vari locīt un ka tev viņš nelieksies, nelauzīsies. Ka viņu var spēlēt no sirds. Bija vēl viena ļoti interesanta lieta, kad es pabeidzu savu pirmo skolu pavāru. Vienu gadu Rīgā es mācījos par pavāru. Es nezināju īsti vēl, ko es gribu darīt savā dzīvē. Es jau ļoti daudz gadus darbojos ar mūziku, jau kaut kas 3 gadus biju darbojies. Un tad es braucu mājās, pabeidzot pavāru skolu, es stāvēju uz mājām, uz Balvēm no Rīgas. Un apstājos čalītis baltā Fordā, atver durvis un es viņam prasu uz Balvēm. Viņš saka, nē, turpat uz tēsim, bet es tevi vedīšu, ja tu man stāstīsi par sevi. Es domāju, vēsti, mierīgi. Un tad es iesēšu mašīnu stāstu, es tikko paveicu pavārus, tā un šitā, un nodarbojos ar mūziku, un esmu bundzinieks, un domāju mācīties par uzņēmējdarbību. Un viņš tā saka, nē, vecīt. Par uzņēmēju nemācās, par uzņēmēju piedzimst. Es domāju, ok, tā laikā es to vispār nesaprotu. Man likās kaut kādas muļķības viņš runā. Ok, mēs braucam tālāk. Viņš saka, tas ir mūziķis, tas ir bundzinieks. Tev ir savs laiks, kad skriet, attīstīties un būt ideālam mūzikā. Tāpat kā sportistam skriet un attīstīties. Ej un dari savu lietu, netērē velti savu dzīvi ārā. Tā ir viena dzīve. Un no tā brīža man bija tā, ka tā sajūta bija, ka es braucu kopā ar Dievu mašīnā. Un tad mēs braucam, un viņš saka, tev ir jābūt labam ne tikai mūzikā, ka tu spēlē ideāli. Tev ir jābūt ļoti labai reklāmai. Tev ir jāparāda sevi ir. Nedrīkst tikai spēlēt savā garāžā un vienkārši būt kaut kāda viduvējība. Es teicu, vienkārši spēlējot un neko nepanāksi. Un tad viņš saka, ka tev ir jābūt ļoti labai reklāmai, sevi jāmāk parādīt. Jo tad 50% ir tas, ko tu spēlē, 50% tas, kā tu sevi parādi. Un to viņš man pateica, un viss mēs piebraucam malā un apstājamies. Es biju tik ļoti iedvesmots. Man bija tāds sajūta, ka vienkārši Dievs ar mani brauc mašīnu un stāsta, ko man darīt dzīvē. Un tā sajūta bija tik reāla, un es domāju, es paprasīju vienkārši viņam numuru, lai es viņu varu sazvanīties. Un es viņam prasu, iedos man savu numuru un tā. Un viņš saka, nē, labāk nevajag. Un tā likās jocīgi. Un tad tiešām man likās jau, ka tas ir Dievs. Bet es uzskatu, ka nevis tas bija Dievs, bet tas bija tās manas domas, kas materializējās, un ka katram dzīvē ir tā, ka viņam būs kaut kāda lieta, kas viņam ļoti spēcīgi ar nazi nogriezīs un pateiks, vai dari to, vai dari to. Vai aiziet tur, vai aiziet tur. Kas konkrēti tevi pabīdīs uz turieni vai uz turieni. Un tas ir svarīgi, kā ieklausīties tajā, kas tev apkārt ir, kas apkārt, ko cilvēki tev saka. Un es tā ieklausījos, atbraucu mājās, pateicu mammai, visi dara to. Un viss. Un tā notika. Un no tā brīža es esmu pilnīgi nolemts mūzikai, bungām. Un šobrīd es jūtu, ka nekas cits manī vairs nesaista. Kā tikai mūzika, bungas. Un esmu laimīgs īstenībā. Un pateicoties arī tam čalim, kur es nemaz nepazīstu, kas man paveda kaut kādas dažas kilometrus uz mājām. Paldies viņam, jā.
Bija viens vakars, kad es nesen pārvācos no Rīgas uz Latgali uz balviem. Es sazvanīju savu draugu, klases biedru Edgaru, un mēs satikāmies, vienkārši papļāpājām. Un sās tev, klausies, tur izveidojas viena Eiropas firma, kas atbalsta uzņēmumus. Es domāju, jā, interesanti, es aiziešu turieni. Tad es aizgāju turieni, un tad tajā dienā, paldies Mārim, kurš man tajā dienā satika no inkubātora, kurš man atbalstīja visās ziņās. Viņš man ļoti daudz palīdzējis ir. Un tajā brīdī es noticēju tam, ka tas viss var sākties daudz nopietnāk. Un es domāju, ka katram var notikt. Tam nav nozīmes, vai tas ir inkubātors, vai tas ir kaut kādas citas lietas. Vienkārši vajag visu laiku domāt par to, un tev atradīsies ceļš, uz kurien iet. Tev nevajag obligāti meklēt kaut ko, vienkārši vajag domāt par to, ka tu to gribi izdarīt, un tev atradīsies cilvēki, kas tev palīdzēs to izdarīt. Līdz ar to man atradās cilvēki, kas man aizved uz turieni, šeit. Un es atnācu šeit, un man atradās cilvēki, kas man palīdzēja izveidot šo uzņēmumu tāds, kāds viņš ir šobrīd, un tāds, kāds viņš būs arī nākotnē. Viņi bija manas saknes. Mana firma sauc Melanija, un tas ir mans vecmammas vārds. Kāpēc? Tāpēc, ka bērnībā, kad man bija 3-4 gadi, mēs ar manu vecmammu un mīļo foršo vecmammu gājām uz ganiem ganīt govis. Un kamēr mēs viņus ganījām, vecmamma, protams, man atrada kaut kādu laika kavēkli. Un viņi paņēma vienkārši priedes zariņus, sagrieza un taisīja tādas kā aplotkus, kā govīm, tādas mini. Un iekšā no tiem zariņiem taisīja tādas mazas gotiņas un dzīvniekus iekšā. Un mēs to kopā darījām, un tas ļoti patika. Bija kaut kādi 3-4 gadi apmēram, un es joprojām atceros, kā mēs to darījām. Un kad mēs to pirmais darījām, tad tālāk es pats to turpināju. Kad atnācu ganiem, es pats taisīju ar nazinu, tur griezi, un man tas ļoti patika. Un ar draugiem mēs to turpinājām tālāk. Un pateicoties vecmammai, man ir šī mīlestība pret koku radusies ļoti ātri un attīstījusies ļoti ātri. Un man viņa ļoti daudz ko ar koku mācīja. Un vispār, teiksim, viņa dzīvo apstākļos, kur apkārt tikai ir daba, mežs un patiesas vērtības. Un tur man viņa iemācīja visu, īstenībā, kas man bija vajadzīgs. Es pat to neapzinājos toreiz, bet tagad es to apzinos. Viņa man iemācīja ļoti daudz. Un paldies manai vecmammai, tas ir mazākais nosaukt viņas vārdā. Mana firma, jā, tas ir mazākais, ko es varu dot viņai. Liels paldies ir balvu domai, balvu cilvēkiem, kas man atbalsta. Tas ir īstenībā vislielākais paldies, jo viņi visvairāk atbalsta mūs. Tas ir neaprakstāms paldies viņiem. Tas ir gandrīz vai kā ģimene. Mēs esam kopā visi, un mēs darbojamies kopā. Mēs liekam kopā idejas un attīstam savu pilsētu. Un man svarīgi ir palīdzēt savu pilsētai to, ko es daru, to, ko es varu viņiem dot. Un man paldies tas, ko viņi man dod. Arī tas grūtākais īstenībā ir ticēt sev, saviem sapņiem, jo apkārt ir pilns cilvēku, kas tevi nogruzīja un tevi piespiež pie zemes un saka, nē, tu to nevari. Un kāpēc tu to nevari pelnīt naudu un tā tālāk. Un tas ir svarīgākais, no kā izvairīties. No cilvēkiem, kas tevi nospiež nost zemē pie tā, ka tu to nevari darīt īstenībā. Bet īstenībā tu jebko var izdarīt. Pilnībā jebko. Domas spēks strādā vienkārši ideāli. Jebkas, kas tavās domās ir, teiksim, tavs sapnis, un tu viņu vari piepildīt jebkurā mirklī, jebkurā dienā, ja tu to tiešām tici tam visam. Arī tu vari būt vairāk kā citi.